Jā, dārgie draugi, šeit ir Neiģeris, Lulu un arī divi draugi. Labi, tad ejam. Šodien ir tāds vlogs, kad līdz pieturai. Un varbūt tā jūs vēlāk redzēsiet manu klases biedri, jā. Un pagaidām vēl nav divi draugi video, bet būs vēlāk, bet jā. Gaidām sarkanu. Kā jau jūs redzat sarkanu? Redzat sarkanais. Jānospiež poga. Labi, un ejam. Pasūk par sarkano. Ja mašīna vai viņa aizvien. Šīs mašīnas iesim. Es varbūt tā vēlāk iesim veikalā ar savu klases biedru. Labi, ejam. Nākamais video klips būs, es nezinu, vai klases biedrs Neiģeris Lulu ir nopirks Finny beans, spin basil vai kaut jelly beans. Es ceru, ka tas būs īstais bean basil challenge. Jā. Un vēl būs tā, kad mēs vienā vietā kaut kādā būsim paslēpušies. Nevis paslēpušies, bet sēdēsim. Un tad arī taisīsim. Bet jautājums ir tāds, vai viņš paņems bļodu, kur tā kā varēs tos viss bean basil iebert iekšā. Vai jāņem no placiņa savādāk. Ziniet, kā kaut kādu pupu, ja paņems ne tādu, bet, nevis pirmo, bet pieņemsim pēdējo. Tāpēc. Un būs vēl tā, kad mēs, challenge arī būs neizpļaut ārā, bet norīt. Bet tas būs forši. Jā. Būtu forši, ja varētu pilkt savu mūziku šai vlogam un turpinājumā, kas būs ar challenge. Es varbūt pats arī filmēšu to challenge un ielikšu savā YouTube kanālā divi draugi. Bet tas cilvēks, kuru jūs redzēsiet, tas nebūs mans, tas būs tā kā, nevis divi draugi, ja, bet tā kā es kopā filmēšos ar kaut kādu citu čalītni ar viņu. Varbūt pat arī ar viņu, ja es ar viņu vēl līku. Vēl par visi. Un, jā. Labdien, te ir pats galvenais Arturs Krastīčs no kanāla Neiģeris Lulu. Un šis ir vlogs, kā mēs ejam uz pieturu. Kā jau arī mans pārinieks pateica, kad mums būs bean basil challenge, kur mēs tā kā apēdīsim, bet nespļausim ārā. Jā.
atcerieties, kā tas viss notiks. Tas Bean Basel challenge varētu būt vai nu šo sestdienu, vai nu citu dienu, bet nezinu, kā būs. Vēl īsti mēs vēl izplānosim. Jā. Tas challenge kaut kur notiks, bet tikai mēs nezinām, kur... Autobusā. Nē, visi, kas skatās tur apakšā, uzrakstiet komentāros, kur jūs domājat, kur varētu filmēt Bean Basel challenge. Es varbūt tā arī uzrakstīšu. Vilcienā. Tad uzlicis postu. Un vēl es pateikšu, neaizmirstiet abonēt 2 draugi kanālu. Tas ir mana pārinieka kanāls. Un rekurs stulps autiņš brauc. Neaizmirstiet uzspiest like šim video. Kā arī abonēt mūsu abus kanālus. Un arī man spiežat like. Uzspiešiet viņam like, man Bet galvenais komentējiet. Jā, un komentējiet arī zem viņa video, jo pēc tam mēs varbūt uzfilmēsim komentāru atbildes. Jā. Arī rakstiet jautājumus. Un viņa kanāla links būs aprakstā. Jā. Nekad nevarētu būt visi kanāli bez linka. Jā. Bet ja jūs gribat tagad uzreiz atkarāt, Zināt kādu prikolu? Rekur mūsējais skolas autiņš. Jā, pilnīgi pareizi, tas ir mūsu skolas autiņš. To vada kāds... Bet zināt kāds prikols? Mūsējā visi, labi, mēs esam lielākā klasa. Pārējiem kaut kādi 5, 4, 6, 8 klasē. Bērni. Jā, mums jau ir, cik tur bija? 17. Jā, 17. Un tajā vietā ir tikai 16 vietas. Mēs parasti braucam ar 2 autobusiem vai ar autobusu un mašīnu. Jā. Ko vēl varētu piebilst? Un tagad būs brīvā laika, tā kā... kā tu eji uz Pieturu, kā var pavadīt to laiku. Tad sāksim ar manu pārinieku. Jā, un jūs tikko dzirdējāt mani ar Neiģeru Lulu. Un tāds tālāk. Šajā Pieturē točnā. Tur vēl tālāk. Tas ir Alfa Pietura. Jā. Ja Pērnavas iela. Pareizāk. Zini, cik dīvaini izklausās Pērnavas iela. Jā, zinu. Un es aizmirsu piebilst, ka mana autobusa iesauka ir Barankas, nevis Brankas. Jā. Tā kā es braucu ar Rīga Jelgavu, manējais ir Jelgrīga. Nē, Jelgrīgis. Kaut kā tā. Tagad sāksies tas jautrākais radīs, mans pārinieks parādīs, kā pavadīt brīvā laiku, ejot uz Pieturu, ja jums ir garlaicīgi. Ziniet ko? Es varēšu parādīt, kur savējot prikoļā. Es tāds tieviņš un resns ar veļu. Es viņu paņēmu tā iegrūtu grāviņu. Un es aizmirsu jums pateikt, nekad mūžā neabonējiet Jāni Švanbergs. Jo tās ir pats stulbākais kanāls visā pasaulē. Un es iesaku abonēt LV Jarāds, 2 draugi, manu kanālu Neiģeras Lulu, Funface TV. 3 draugi abonēt, tad vēl Turbo Run TV, Turbo Run Turbo Run Channel
17. Viņam mainīts nosaukums. Vai mēs varbūt tam uzfilmēšim video par, tā kā... Un arī tie, kas zina, un tie, kas nezina, Čirdars. Kur var tas cirvis būt? Kurš nebāk lasīt angliski, un čals ar kaut kādu sūdu, daudz sarkociņu pakas, paņem aizču. Man jau no šejienes ir baigi karsts. Es nesaprotu, kādā fucking veidā nazi var uzvilināt ar sarkociņu kociņiem. Manuprāt, tas nav iespējams. Tas būtu iespējams ar gāzes baloniņiem. Speciālajiem. Jā. Kuriem ir ļoti spēcīgi. Bet līdz ko viņi Čirdars, es nesaprotu jēgu. Ja Čirdars šo skatās, es nesaprotu. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu esi to YouTube sācis? Nē, bet problēma ir tā, ka tu kaut kādā vidū apsākā Funface TV par neko. Un pēc tam vienkārši beigās pasaka, paldies Funface TV, kad jūs Ka jūs mani reklamējāt, un tagad man ir tik daudz abonenti. Tas ir normāli. Čalis izmuļķom par to. Ej, dirs Čirdar! Atvaino, Čirdar! Vispārīgi es vienā no tā vai tā grāvja iegrīts ar konģēju. Un viņu sauc Artis, Uzāns Švambergs. Viņam ir brālis Jānis Švambergs. Es vienu dienu filmēšu video klipu. Vlogu. Vlogu, Fuck off. Filmēšu par video stulbajām mājām. Saprotiet, viņam mājās ir traktors, kaut gan viņš ar viņu neko nedara. Viņš saka, man tētis viņa nopirka, bet es nesaprotu tos youtubers, kas rausta valodu. Tas ir nevis kaut kas foršs, bet izgāšanās. Un es aizmirsu pateikt, ka Čirdars kanāls, vai to cilvēku nesauc Čirdars, bet īstenībā Vitālijs. Viņa kanālu vienkārši sauc Čirdars. Un iesaku abonēt kanāls veltīts Sieram. Tas viņš ir normāls. Jā, viņš jau palīdz. Atceries, ka tas Kaspars aizbrauc uz Grieķiju, un viņi tā kā sanaidojās. Un tas Ints Zilais bija no tā kanāls veltīts Sieram. Es pēc tam ielikšu YouTube'ā šito video. Tas bija Norberts. Jā, bet es ielikšu laikam šodien to video klipu, kur ir tas Ints Zilais uzlika vīrusu. Es ielikšu to YouTube'ā, lai jūs redzētu, kuri nav redzējuši Funface TV kanālā. Tad šoreiz būs iespēja redzēt šeit. Mēs jau esam gandrīz klāt. Ja jūs tur varat redzēt, jau tur ir diezgan daudz dzīvojamā masiva un tas tur. Tur tālāk ir 6. vidusskola un kaut kāds baseins, kurā mēs peldam. Jā. Kurš es vienkārši, kad es biju kaut kur šitī garš, tas ūdens man bija pāri galvai tagad.